Sveiciens no Somijas. Es esmu Jurijs Bokums, Latvijas izlases dalībnieks, un tagad mēs atrodamies Stalī Kelahalī alejā. Šodien ir otrā turnīra diena, oficiālā praktika, un šīs video ir filmēts, lai pastāstītu par to, kā man te klājas. Pēc oficiālās praktikas gribu pateikt, ka eļļa ir diezgan spēlējama, ir zona, kur var turēties, spēlēt taisnu līniju, un es domāju, ka būs augsti rezultāti, skatoties arī pēc citām komandām, skatoties arī pēc meitenēm. Var redzēt, ka būs smagi, jo pirmkārt tas ir Eiropas čempionāts, te nekad nebija viegli, un otrkārt būs arī ļoti stipri pretinieki, kuriem jau ir lielāka pieredze nekā man čempionātos, un arī viņi ir varbūt drusku stiprāki par mani, bet to mēs redzēsim gala beigās. Ko es gribu pateikt par eļļu? Eļļa ir spēlējama, diezgan laba zona. Es šodien nospēlēju 1:30, mainot celiņu pēc katrām 7,5 minūtēm, un varu pateikt, ka ar vienu un to pašu līniju uz vairākiem celiņiem var spēlēt. Tāpēc skatīsimies, kā man ies. Protams, ceram uz augstiem rezultātiem un gaidiet video no manis.